datoram mēs mainīsim klaviatūru, tīrīsim putekļus un mainīsim termopastu. Tā tiek ir BIOSā, lai varētu izslēgt automātisko ieslēgšanos. Slēdzam datoru pilnvērtīgi ārā. Skrūvējam visas redzamās skrūvītes ārā. Taisam vaļā apakšējo paneli. Un paskatieties, kas mums tur sagaida. Jackpots! Skrūvējam heatsinka skrūvītes. Un nākamais jackpots. Termopasta ir galīgi sausa. Varam iečekot ventilātoru jackpotu. Ņemam ārā visas komponentes, lai mēs varētu tikt klaviatūrē klāt. Varam ievērtēt plātes apakšu. Protams, mums viņi kārtīgi jānotīra. Vai zinājāt to, ka uz komponentiem putekļi arī rada nelielu statisko elektrību un rada izsavienojumu? Kausējam nost klaviatūras plasmas ķepiņas, lai varētu tikt klāt klaviatūrē. Ievērtējiet šo. Decent, ne? Šādu parastu klaviatūru izskatās, kad viņi netiek kopti, bet, tā ir normāla pazīme. Kārtīgi ar lupatiņu notīram visu build-up. Paskatieties, cik smuki izskatās šobrīd jau. Liekam jauno klaviatūru vietā. Liekam apakaļ klaviatūras apakšējo dzelzi un kausējam apakaļ ķepiņas, lai veidojas stingrība. Šajā brīdī mēs esam salikuši jau visas vajadzīgās komponentes atpakaļ. Piekausējam papildus plasmasu pie trauslajām ķepiņām. Šeit mēs jau redzam, kāda putekļa kārtība uzkrājusies ventilātoriņos. Viņš nedabūja elpot vienkārši. Paskatieties, cik smuks un tīrs jau. Skrūvējam kopā apakaļ ventilātoru assembly, tīram nost no radiatoru uzkrājušo putekļu kārtu, lai viņš dabū elpot un dzesēt. Tīram nost sauso termopastu no heatsinka. Skrūvējam atpakaļ ventilātoru assembly.
tagad pats labākais. Jauna termopasta svaigi. Liekam atpakaļ heatsinku. Un šajā brīdī jau ir pārbaudīta jaunā klaviatūra.